Čau, sveika! Tev kādreiz ir bijis tā, ka tu domā, bļāviens, kas ar mani nav kārtībā, vai arī kas ar viņu nav kārtībā. Un varbūt tev ir bijis tā, ka tavs partners vai draugs vai bērni besī līdz nemaņai, jo viņi ir pilnīgi pretēji tev. Tu nevari saprast, vai nu arī tu esi baiļojusies par savu bērnu, kas ar viņu notiks, viņš taču ir tāds un šitāds. Sēž viņš tur tajā savā istabā, kā puci uzmetis viens pats un nerunā, ja? Vai arī, bļāviens, vajag taču iespringt tam cilvēkam, vajag taču vairāk strādāt, kāpēc viņš neko nedara? Vai arī tu nesaproti, kāpēc tu nevari aiziet agri gulēt, un kāpēc tu nevari agri piecelties? Kāpēc tu vispār ap 12 tikai nāc pa dienu pie dzīvības, kāpēc tas otrs? Un tas otrs, viņš ap 3, 4 ir augšā, viņš jau 9 ir aizgājis gulēt, 4 no rīta ir augšā un iet kā kurķīts, ja? Varbūt tavā paziņu vidū, vai tu pati esi no tiem, tu zini tādu cilvēku, kas visiem palīdz, visiem skrien, visiem palīdz glābi vēl deģenerātus, vēl viss pārējais, un pati slimo, vai pats tas cilvēks slimo ar visām iespējamām kaitēm. Varbūt tu brīnies, kāpēc tavs bērns vai kāds tavs paziņa, vai tu vari dienām klusēt un justies labi, un kāpēc kāds cits nevar iztikt bez komunikācijas tik nemirklī. Ja? Un, kas man bija ļoti populāri, es ar iekšējā izaugsmu, garīgā izaugsmu, un es strādāju ar sevi un ņemos. Un cilvēks nav taču labi dusmoties. Mēs visi to zinām, ka nav labi dusmoties, un pārliekas emocijas arī nav labas, un panika arī nav laba. Un bļāviens, un es kā esmu emocionāli, tā esmu, un es panikoju, un es sastresojos, un sadusmojos, un emocijas iet pa gaisu. Tas, kas man atvēra pilnīgi citu pasauli, palīdzēja saprast, ka ar mani viss ir kārtībā. Bija tas, kad es uzzināju savu psiholoģisko tipu un no ķīniešu elementiem, kas ir mani dominējošie elementi. Ir psiholoģiskie tipi, vizuālisti, kinestētiķi, digitālisti un tonāliķi. Un ķīniešu 5 elementi - metāls, ūdens, koks, uguns un zeme. Un tad, kad jūs zināt savu tipu un savu elementu, jūs saprotat, kāpēc tad jūs darbojaties tā, un kāpēc tie citi darbojās tā, kāpēc, un ka ar viņiem viss ir kārtībā, un ka ar mani viss ir kārtībā, un pats galvenais mēs iemācāmies komunicēt ar citiem cilvēkiem, izprotot viņus. Kokam patīk kārtība, uguns ir haotiska, un koks, piemēram, kokam ļoti bieži ir dusmas, par to, ka māja nav sakrāmēta, un viņam liekas, ka tie mājnieki viņam vispār ieriebt grib, ka nekrāmē to māju, un viņš zina, cik kaitīgi ir putekļi. Tie otri domā, bļāviens, ko viņš tur var ārdīties, es gribu ietusēt, patusēt, nomierināties, atpūsties, ko tur mūt par tiem putekļiem, tas viss ir pilnīgi jokķiķi, vai arī reāli tie cilvēki neredz to nekārtību, viņi vienkārši to neredz un nepamana, un ir ļoti liels konflikts dēļ tā, vai arī vecākam liekas, kāpēc viņa bērns noslēdzās, kāpēc viņš tā ģērbjās, kāpēc viņš ir tāds un šitāds, un mēs kā vecāki ejam pie saviem bērniem, vai kā tuvinieki, vai draugi, vai paziņas, vienalga pie tāda cilvēka no sava skatījuma, no tā, kāds es esmu elements. Un tajā otrā veidojas atgrūšanās, bet mums ir ļoti svarīgi ieraudzīt tā otra cilvēka elementu un iet pie viņa no tā otra cilvēka elementa un sarunāties savādāk. Man šis palīdzēja uzlabot komunikāciju ar bērniem, saprast, kāpēc bērni ir tādi, un uzlabot komunikāciju ar cilvēkiem vispār, un izprast cilvēkus. Un tā vietā, kur bija strīdi un bezdibēņi, sākt veidot tiltus, un arī iegūt kaut ko, jā? Saprast, ka nevis ar to otru kaut kas nav kārtībā, bet kad īstenībā es no viņa kaut ko var mācīties un iegūt. Ja tu gribi uzlabot savu dzīvi, ja tu gribi uzlabot komunikāciju ar citiem, ja tu gribi uzzināt, kā balansēt sev, piemēram, dusmas, emocijas, panika, un mēs varam, tie ir tie pitfoli, mēs varam sev balansēt. Ir vingrinājumi ļoti vienkārši, kā balansēt sevi, ir lietas, ko mēs varam darīt, lai mēs atrastu savu spēku,
Jo patiesībā, es esmu emocionāla, un tajā brīdī, kad es mēģinu griezt galvu projām, es nedrīkst būt emocionāla, man ir jābūt tur mierīgai un tādai un šitādai. Es galvu projām ne tikai no tā, ka es esmu emocionāla vai panikoju, bet es aizgriežu galvu projām no savu spēka. Bet sākot sevi balansēt, es arī varu atvērt savu spēku un potenciālu. Tad, ja tevi interesē šīs lietas, ja tu gribi uzzināt savu psiholoģisko tipu, jo ir ļoti interesanti enerģētiski, nevis rakstīšanas testi, ļoti vienkārši, kurus mēs varam veikt, lai uzzinātu savu tipu, un ja tu gribi šo te visu uzzināt, ja tev tas interesē, es esmu radījusi 2 nodarbības ar vingrinājumiem, kā šos te tipus balansēt, lai tu varētu uzlabot savu dzīvi, iepazīt sev labāk, ieraudzīt, saprast, kāpēc kaut kas priekš tevis darbojas, kaut kas priekš tevis nedarbojās, kā tev iedarboties ar pasauli un apkārtējiem, un arī kā atbalstīt savus tuviniekus, tā, ka tas patiešām darbojās un viņi tiek atbalstīti, nevis viņi tikai no tā ārprāts bļāviens lietas man mierā. Tā, čau!